Vai tu kādreiz esi gribējis izvemt to čūsku, kas tevī, kā to dzejnieka dziesmā izdzied Zigfrīds Muktupāvels? Manī šī dziesma vienmēr rosina pārdomas, un lai gan vairums droši vien teiktu, ka uzskata mani par jauku cilvēku, man šī dziesma rezonē. Es gribētu ilgi mazgāties pie kādas tādas sakas, kur var nomazgāt visu to, ko es negribētu būt kādam pateikusi, un domas, par kurām nelapojos nemaz. Līdzīgi izteicies vēl kāds. Vai tu arī esi kādreiz tā jūties? Labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Šādi Bībelē vēstulē romiešiem izsaucās Pāvils, kuram daudzi devuši apzīmējumu Svētais Pāvils. Mēs latvieši sakām, gribēju kā labāk, iznāca kā vienmēr. Ja tu esi novērojis, ka nevienmēr izdodas būt tik laipnam, pacietīgam, nesautīgam un izpalīdzīgam, kā tu gribētu, tad laikam tu tik tiešām esi planētas Zeme iemītnieks. Taču vai ir kāds risinājums? Vai vēlme kļūt labākam ir kāda nejaušība, ceļš bez galamērķa, sapnis, evolūcijas kļūda? Kad es nevaru atrast risinājumu kādas ierīces nepilnīgai darbībai, mēdz uzmeklēt lietošanas instrukciju, ko pievienojas ražotājs. Cilvēku gadījumā mēs to sauktu par radītāju. Iespējams, ka mūsu lietošanas instrukcija ir mazliet veca un apbružāta, varbūt kāds to jau izmetis vai aizmirsis, kurā plauktā stāv, bet esmu pārliecinājusies, ka informācija tajā ir nemainīgi derīga. Kā dabūt no sevis ārā ļaunumu? Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Radītājs apgalvo, ka viņš var pārrakstīt sajauktās programmas un dabūt ļaunumu ārā no mums. Bet kā gan? Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jautājumos par Dievu, lai neviens no mums nesāk pat izlikties, ka visu saprot, un droši vien līdzīgi varam teikt par glābšanas jautājumiem. Dievs Bībelē ir atstājis nebeidzamu ceļu studijām un jaunām atziņām. Taču vissvarīgākais ir pietiekami vienkāršs. Lietošanas instrukcijas skaidri ziņo, ka neesam radīti ļaunumam un grēkam. Tad tāpēc tas mūsos rada tādu disonanci. Šeit es pat nerunāju par brīžiem, kad mēs piedzīvojam ļaunumu, kas mūs, protams, sadusmo, vai dzirdam par kādu, kas to ir piedzīvojis, un tas lauž mūsu sirdi. Te mēs runājam visdziļākajā līmenī, vai ir kāds risinājums, lai es varētu pārtraukt būt tāds egoists. Jo visi grēki būtībā ir par to, ka es esmu augstāks par tevi. Daudzās filozofijās un arī reliģijās glābšana darbojas kā darvinismā. Izdzīvo stiprākais. Tas, kuram vislielākais gribas spēks, tas, kuram priekšrocības sniegus kultūru un izglītība, tas, kurš spēj iemantot citu labvēlību un justies par sevi labi. Diemžēl pat kristieši reizēm tā izturas, ceļot augstu slavas saulītē tos, kuriem vislabāk izdodas dzīvot pēc visiem kristīgajiem principiem. Un droši vien visbēdīgākā aina ir kristietis, kurš pats sevi ceļ šajā slavas saulītē. Jēzus to reiz jau komentēja, sacīdams, veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Vienlaikus Bībele skaidri norāda, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas meklē Dievu, neviena, kas saprot, visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu, it neviena. Tātad neviens nav taisns, bet ja tu tomēr domā, ka tu esi, nekad nevienai no Dieva radītajām būtnēm neesi darījis pāri, nav it nekā, par ko tev nepieciešama piedošana, jā, tad tev ar Jēzu nav par ko runāt. Taču, ja pazīsti sirdsapziņas balsi, ja tevi allaž nodarbina jautājums, kā kļūt mīlošākam, kā nesāpināt, kā padarīt pasauli par labāku vietu, ja ir tādas domas, vārdi un darbi, par kuriem tev no sirds ir žēl, tad tu jau pazīsti Dieva balsi. Par Dieva garu Bībelē rakstīts, ka viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Nav cita spēka pasaulē, uz kuras notiek lielā cīņa starp labo un ļauno, kas ļaunumu norātu un mudinātu uz labu, kas darītu mūs spējīgus darīt labu un ilgoties pēc labā. Un ja tu neesi nocietinājies pret kluso balsi, kas vēlas tev palīdzēt izprast grēku, taisnību un tiesu, tad tu jau esi spēris pirmo soli pretī Dievam. Spēr nākamo soli,
Vai esi ievērojis, cik spēcīgi mūsu cilvēkus ietekmē līdzās esošie? Mazs bērns kopē vecākus, pusaudži cits citu un pieaugušie tos, kurus apbrīno. Ja tā, tad kas var notikt ar tevi, ja par savu apbrīnas objektu izvēlies Dievu? Te jāpiebilst, ka es nerunāju par Dievu, kāds tas ir dažādu cilvēku priekšstatos, jo šajos priekšstatos viņš var būt kasīgs policists, salavecis ar baltu bārdu vai pat īsts tirāns. Es domāju par Dievu, kādu viņš pats sevi atklāja Bībelē un dabā, un brīdī, kad tu sāc ar viņu sarunāties. Es domāju par Dievu, kurš ir mīlestība. Lūk, visvienkāršākā patiesība par to, kā kļūt par labāku cilvēku. Ieklausies šajā raksturvietā. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsta viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Ievēro, ka uzdevums nav kļūt par labu cilvēku, lai nāktu pie Dieva. Tas nemaz nav iespējams. Tikai ieraus tevi bezgalīgā pūliņa un vilšanās ciklā, kas beigsies vai nu atmetot visam ar roku, vai apmānot pašam sevi pārliecībā, ka es kļūstu par svēto un tikai viss pārējie redzēs, ka karalis ir kails. Svēta dzīve ir rezultāts sadraudzībai ar svēto Dievu. Mēs tur varētu likt arī citus vārdus. Piemēram, mīloša dzīve ir rezultāts sadraudzībai ar mīlošo Dievu. Izvēlies viņu par savu apbrīnas objektu, uz kuru skatīties par savu glābēju un piedzīvo šo pārvēršanu. Es nevaru nepieminēt, ka tā nav vienreizēja pārvēršana. Ar savu 20 gadus ilgo kristietes pieredzi gribu uzsvērt, ka draudzība ir jāuztur, lai tās spēks turpinātos. Bet tikai nedomā, ka pieļautās kļūdas tevi bezcerīgi attālina no Dieva. No Dieva bezcerīgi attālina tikai apzināti izvēle viņu ignorēt, izvēlēties kādus citus dievus vai celt par Dievu pašam sevi. Visās pārējās situācijās glābējs, kurš pat nāvi ir uzvarējis, būs gana spēcīgs tevi izglābt. Jā, tas prasīs visu dzīvi, bet tā būs dzīvošanas vērta tik ļoti, ka būs vērts to turpināt mūžībā. Ieklausies šajā Dieva saucienā. Kad es to lasu, manis izklausās pēc sauciena. Griezieties pie manis, tad jūs būsit glābti visi zemes gali, jo vienīgi es esmu Dievs un cita nav neviena. Griezies pie viņu, runā ar viņu, un, ja tu vēlies būt pārliecināts, ka tu runā ar Dievu, nevis savu iztēloto iedomu draugu, tad lasi viņu vārdu, lai uzzinātu, kāds viņš ir, kas viņam ir sakāms tev. Glābšana ir pie Dieva. Un tā kā šis ir 7 minūšu video, tad pārējot uzzināsi runājot ar viņu un ieklausoties viņā.